1997. gads mums sākās ar jauniem, liktenīgiem pārbaudījumiem. Par vienu no 20. gadsimta lielākās dabas stihijas epicentriem kļuva Zaubes pagasts Latvijā. Taču liktenīgas sakritības dēļ tieši tajā laikā norisinājās Peru ķīlnieku drāma. Tālāk Zaubes notikumiem netika pievērsta pienācīga pasaules uzmanība. Tādā situācijā grūti cerēt uz kredītiem, uz citu humāno palīdzību. Kā jau allaž gadsimtu griežos, latvieši atkal varēja paļauties tikai paši uz sevi. Bojātas elektrolīnijas, nav apkures, viens vienīgs šaurs dzīvības ceļš savieno Zaubi ar lielo Latviju. Pa to ierodas papildspēki. Pats valsts prezidents atlika visus citus darbus un pats ar savu cirvīti steidza palīgā zaubēniešiem, kā nekā ārkārtas stāvoklis. Ikvienām darba rokām var būt izšķiroša nozīme. Paldies pašam liktenim, kurš mums sūtīja šo pārbaudījumu. Tauta atkal nodemonstrēja savu vienotību. Tagad atskanēja dažas balsis, ka vienkāršu ziemu iztēloties par dabas katastrofu esot Latvenergo interesēs. Taču šie vārdi skan kā lāsts latviešu vienotībai un sīkstumam. Vai tad nav redzēts televizorā, kā Itālijā vai Spānijā pat viena sniegota diena tiek uztvērta par dabas katastrofu? Par Maroku nemaz nerunāsim. Liktenis tieši mūs izraudzīs vislielākajiem pārbaudījumiem.